Ārā ir rudens. Starp citu, es ierados Siguldā tieši, kad bija Siguldai 800 svētki 2007. gadā. Livland. Te ir laikam toreiz un tagad. Tāda kādreiz izstījās jaunā pils. Pārceltuve. Šo es arī strādāju vagoniņā. Bieži stāstīju un pieminēju cilvēkiem, ka tur agrāk bija tāda pārceltuve. Vieniem pirmie sveicieni izskanējuši, bet mēs, protams, ķeramies Raidiņiem, protams. nākamajām iesūtītajām vēstulēm, un šajā gadījumā kāda arī ar roku rakstīta vēstule. Un Ērgļu novadā, Zaļajā ielā. Labs foto. Tur dzīvojot Kārlis. Atceros šo fotogrāfu Albertu Linontu. Pareizi, ja, Kārlis Rīža, kuram vakar bija jubileja. Un šita vēstule gan ir aizstāties jau kādu laiciņu pie mums, un šodien 21. datumā tad ir iespēja atskaņot sveicienu. Diriģents Haralds Mednis Krišjāna Barona pieminiekta atklāšanā 1985. gada 19. oktobrī. Kas pa ziņām? 19. oktobrī manā dzimšanas dienā man bija 2 gadiņi. Šie te Latviju simboli, tautu meita un tautu dēls un daba. Šī man ļoti pazīstama, jo šī ir viesnīcā visur bildīta. Kūtiņa gaujas lejā. Un mans rajoniņš. Šitien Zikfrīd, Muktu Pāvels dzīvo. Un es dzīvoju. Jā, viņiem te ir uzbūvēta šī mājā. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, Villa Laurenča atjaunoja Valentīnas Zēle 2004. gadā. Priekšplānā diškoks Laurenča prieda. Es nezināju, ka šis ir diškoks. Mans pagalms, bet nezināju. Bijušais pagalms. Vienu dienu starp citu uz gāju ārā pastaigāties ar bērņiem. Te tagad ir šlagbaums un kāds vīrietis gados tāds ar asarām acīs. Un tā kā skatos, kad mašīna stāv, viņš stāvēs tā šlagbaumu un prasa, vai nezinu, kas ir šī māja šobrīd, tā kā viesnīca vai kas. Es saku, nē, tur dzīvokļi. Un viņš teica, ka viņš bija atbraucis, ja nemaldos, no Liepājas. Viņa atveda, ka viņš tur bērnībā esot dzīvojis. Tas esot bijis tā kā bērnu nams. Tāds bija notikums, interesants. Gūtmaņaliņa. Arī tipisks latviešu tāds tēls, tāda sirsnība staro ārā. Vectētiņš. Valnava. Vienreiz biju pie Jāņa Anmaņa, laikam glezniecības nodarbībā uzzīmēju šito. Viņš man teica toreiz, kur tu biji agrāk? Kur tu esi bijusi agrāk? Kaut kas tur interesants toreiz notikās. Arī manas paaudzes vēl tēli ar lakatiņu vecmāmiņas villa zaļā. Šo arī man bija sapnis kādreiz atvērt tur viesnīcu. Viņa bija ielikta pārdošanā, un es vienu nakti pamodos un saku savam Sandim, toreiz bērnu tētim, man ir spēcīgs sapnis, ko es gribu izdarīt, kā nopirkt to villu un pārtaisīt par viesnīcu vai par muzeju. Man bija tā kā vēl saglabāt tā kā muzeju, sadzīves lietu muzeju dažādi interesanti. Un es pat biju viņu apskatīties un izstaigāju toreiz to augšu visu, bet tas nebija iespējams. Dānijas karaliene Margarete II Turaidā 92. gadā, 31. jūlijā. Interesanti. Stacija, kas šobrīd kādreiz bija tāda un šobrīd ir skaistā oranžā stacija.
Šeit ir kāds parakstījies. Archangel. Kāda filma filmēta. Filmas Arhanģeļska uzņemšana Siguldas stacijā 2004. gadā. Thank you for letting to film us film in your beautiful town. Christopher Hall, producer. Bobslejiņš. Bobslejiņš arī ir man saistīts. Es strādāju viesnīcā un tur dzīvo bobslejisti. Pēdējais bija tagad amerikāņu skeletonisti. Es smējos, jo es vakarā gāju palīgā istabenē, daudz darbību un gāju pagrabā vakarā locīt veļiņu izmazgāto, un tad visiem bija Calvin Klein apenis. Es domāju, vai tiešām vajag Calvin Klein to uzrakstu, maksāt par to uzrakstu. Bet tas tā humoram vienkārši, kad man ir ļoti interesants darbs, daudzpusīgs. Ainārs Mielovs skaistajai pilsētē saglabāt skaistu dvēseli. Šī dvēseli ir jākopj, bet viņa ir ārkārtīgi skaista. Rudenī Rīga, lūkojoties uz Siguldu, mirst no skaudības. Wow! Galvenais, ka tagad tieši ir rudens. Vakar es tieši atbraucu no Iecavas un, protams, Siguldu gāzi riņķī. Svētbrīdis no Siguldas katoļu baznīcas. Ļoti tāds, spēcīga bilde. Turaidiņa. Kā Linārta kungs ir saredzējis.